projektiem mums atbalsta muzejs, kā redzat. Paldies muzeja direktorei. Laikam šodien viņa nav, ja viņai daudz darba. Visiem darbiniekiem, kas mums palīdz, man tas ir jādara. Paldies Domas veselības daļai, kurš pārstāv arī šodien ir aizņemta un atrodas seminārā. Un tā kā no organizētāja mēs esam vieni pati. Man palīdz arī Deja studija Arabeska, kuras vadītājs esmu meitenes. Paldies viņām, jo savādāk bez tā viss mēs neko neizdarītu. Es nezinu, vai man par Big Vētru, kas ir vēl jāstāsta par to leģendu, kas vispār unikums ir. 96. gadā es pirmo reizi aizbraucu uz Gogu un viņu satiku un tā teikt, uzaicināju uz Liepāju. Tad 97. gadā viņa bija 90. Kāds 90. gads, vai viesojos Liepājā pirmo reizi universitātē. Bet, mēs esam atnākuši līdz muzejam. Universitātes telpas tomēr vasarā vairāk vai mazāk ir mirušas. Piecīsiet, tur nav tā. Te ir silti un mīļi un cilvēcīgi nāk. Es pat nezinu, ko vēl es varētu pateikt tādu, jo, es biju uz Vijas Vētras koncertu, tas notika 9. Tas bija unikāli, ka cilvēks, ar tādu, teiksim, tajā laikā, kad daudziem ķermenis neklausas, viņa dzīves periodā, 92 gadi, viņa arī savus gadus neslēpj. Viņa dejo kolosāli, gan emocionāli, gan fiziski, gan psihiski. Tā bija piepildīta ar deju, emociju, stāstu, sižetu. Tur ir viss, kas vajadzīgs cilvēkam, lai viņš varētu pabarot savu dvēseli ar šādu mākslas veidu kontaktā esot. Jo māksla tas ir tas, kas ir tuvāk dvēseli pasaulē. Mums visiem reiz pienāks laiks atgriezties, un tas ir tuvāk. Māksla ir tas veids, un tieši deja ir tas. Jo arī mākslā arī bildēs, jūs redzat ļoti skaisti bildes kontekstā ar mūsu pasākumu. Aizmars autoru. Tas ir izstādījis bildes. Arī ir. Jūs redzat, tas ir dvēseles izpausme dejām. Un šoreiz viņa ir dejām. Pirmā daļā, kas ilgs apmēram 50 minūtes, paskatīsimies, kā bija vadījis, cik tas ilgi būs, 45-50 minūtes būs lekcija. Jūs redzējāt lekcijai tēmu, kad veido projektu, jūs zināt, ka visam jābūt stingram nosaukumam, un pie tā ir jāturās. Tas ir akadēmiskās vidas uzspiest tādu klišeju. Bet viņi runās brīvi. Viņi dalīsies pieredzē, gan kas ir bijis, gan ka tur būs viss. Tā kā tēma ir tā, savstroka. Tā ir nepieķerties. Otrā daļā būs, es mazliet tās tehniskas lietas, būs jāpabīd krēsli uz abām pusēm, un mēs izmēģināsim praktiski, kā var praktiski izmantot kompleksu ar tai chi elementiem, kurš izskatās arī kā deja. Tad būs Falun Gong. Tāds veids, viņa pastāstīs, kas tas ir tāds jauns kaut kas. Un tad būs indiešu klasiskā tēma. Rukām kastas, kas nevarēs izkustēties ar kājām vecāku cilvēku, piemēram, kam locīdavām ir problēmas. Sēž uz krēsliem un pirkstus darbina. Un tas viss darbina smadzenes. Jo jūs zinat, tā ir anatomija laikā 10. klases viela, kurš to atcerās. Kad šie smadzeņu centri savā starpā saistīti runas centrs un sīkās motorikas, jeb sīko kustību centrs. Tātad, kas notiek, attīstās intelekts. Un marasms netuvējās mums šim iemecam. Manā tas ir, kas attiecas. Jā, tas ir veselībai ļoti labi. Par cik pasākums ir veselības diena ietvaros, tas man arī noteikti ir jāiepina. Tā, un tad noteikti ir jautājumi un atbildes. Lekcijas materiālus, ja gribēs aizmirsīs vai ko jūs varēsiet, es noteikti viņus YouTube publicēšu. Tie, kas ir draugos ar internetu, jauniem var palūkt, to visu varēs dabūt YouTube. Es esmu izveidojis tādu atsevišķu digitālā telpā, tādu sadaļu Vija Vētra Sacred Dancer, leģendārā sakrālā dejotāja. Uzspiežot YouTube šo te nosaukumu, jūs varēsiet tikt pilnīgi visiem materiāliem, kas ir par Viju Vētru, gan manis saliktiem, gan citu cilvēku saliktiem. Tā kā viss ir. Un tur jūs atradīsiet arī šo sadaļu, kas bija šodien. Pagājušajā gada sadaļa ir un mūs arī šodien. Es domāju, ka ir laiks mūsu mākslinieci, mūsu viesi aicināt.
šo pēdējo otrdienu nodevu Rīgā 2 stundu garu izrādi un esmu izdegusi. Tādās izrādēs tad atdod visu, kas tur ir, visu to enerģiju. Tagad jūsu atbildība tagad ir atlikt manu enerģiju atpakaļ. Tā kā es to no jums sagaidu. Tā jau ir vienmēr tāda ietekme. Tā. Nu, tēma bija kāda bija tēma. Pasaka vēlreiz. Kurš zina? Tā bija. Es teikšu parastiem normāli cilvēku pārtiem. Tā pieredze, ko cilvēks ir guvis savu kustību treniņu, dējas treniņu, un meditācijas un jogas un dažādu citu praktiku, garīgu, psihofizisku garīgu praktiku rezultātā, kā tas ir palīdzējis izbeigt no stresa situācijām, bet galējām stresa situācijām. Es zinu, ka jūs tādās bijusi. Kara laikā, un tad, kad tas kuģis gāja šādi, tas, jā, lai cilvēks saprast, ka, te viss ir lietas ir te. Labi, paldies. Kad nav nekādas nabadzības, ir tur. Nu jā, es galvenokārt gribēju runāt par kustību, kā tādu, vispirms. Un tas fakts ir tāds, viss, kas kustās, ir dzīves. Tātad, kustība kā tāda ir dzīvības zīme. Un deja, kas ir kustību māksla, ir līdz ar to arī dzīvības simbols. Viss, kas ir dzīves kustās. Pat akmens, jo akmenī arī kustās kristali lēnām, ne jau mūsu laikā, bet viņa paša laikā. Bet kustās un top. Un rodās citas dažas kombinācijas kristaliem, ko mēs zinām, kas notiek arī pašā akmenī. Tātad arī akmens ir dzīves, un man ļoti patīk akmeni. Tur mums ļoti sakrita ar Imanu Ziedoņu. Arī viņam ļoti patīk akmeni. Nu tātad, ja viss, kas kustās, ir dzīves, un kustību māksla ir deja, tad man jāsaka, ka mūsu dzīve katram ir sava dzīvības deja. Jūs esat visi dejotāji, jūs visi izdejojat savu dzīvi, savu dzīvības gaitu. Jūs esat visi savas dzīves dejas horeogrāfi. Tātad no jums ir atkarīgs, kāda veidojās jūsu dzīves deja. Kā vispār arī likties? Lielu daļu arī jūsu rokās ir atbildība, kāda šī dzīves deja top un rodās un attīstās. Tā. Dejā vispār kustība ir ļoti svarīga. Mums ir jākustās kaut vai tikai veselības dēļ, bet kustība dejā tomēr atšķirās no kustības sportā. Sportā ir galvenais, jā, zināms, arī kustās, bet tur ir vairāk pēc rekordiem, cik augsti varēs palikt, cik tālu varēs aizskriet, cik tālu varēs aizlekt un tā tālāk un tā tālāk. Tur iet uz rekordiem un tur tiek pasvītros it sevišķi fiziskais. Nu, zināms, ir arī gribas spēkam jāstrādā līdz, tas ir skaidrs. Bet dejā tā atšķirība ir tāda, ka dejā mēs izsakām caur savu fizisko ķermeni, kas ir mūsu izteiksmes instruments. Es vienmēr saku, mans ķermenis ir mans čellis, un es esmu arī čelliste. Tā pašā reizē. Dejā mēs vēl vairāk ko izsakām. Ne tikai tādu fizisku varēšanu kustoties, bet mēs izsakām caur kustību mūsu iekšējo pasauli. Un tas notiek izsakot mūsu domas, tātad piedalās intelekts, izsakot mūsu jūtas, mūsu emocijas, viss tas sakopojās un caur dejas kustību
mēs to izsakām. Tātad mēs varam uzrunāt cilvēkus, kas skatās deju, viņiem kaut ko pateikt caur deju, par filozofiju, augstāku domu un viņus pacelāt augstākā līmenī. Es personīgi vienmēr domāju tā, ka dejai ir jābūt sakrālai, un tāpēc arī es esmu ievedusi sakrālo deju dievkalpojumos kā dievkalpojumu daļu baznīcās. 3 kontinentos. Pirmo reizi Austrālijā, kur es nodzīvoju 16 gadus kā bēgli. Tad Anglijā, kur neviens to nebija darījis. Un karaliskā St. Martin's in the Fields baznīcā, Surrey katedrālē, Coventry's katedrālē. Un tad Amerikā no krasta līdz krastam daudzās baznīcās, kur tas arī vēl nebija ievests, un arī Latvijā. Pirmo reizi es dejoju Kuldīgas baznīcā, tad es dejoju Usmas baznīcā, Brīvdabas muzejā. Baznīca bija grūdām pilna, zināms, zinkārība, bet viņi tomēr izlēma, ka deja iedarās baznīcā. Tā kā deja arī gleznes un mūzika ir baznīcā, kāpēc gan ne deja, ja viņu nodejo kā sakrālu deju, ne jau katra deja. Es ievedu šo lietu, bet es ne katram atļautu dejot baznīcā. Jo te ir ļoti svarīgi, kā to dejo un ko ar to grib izteikt. Ja to dejo ar tādu nolūku, kā dievkalpojumu sastāvdaļa, kā dvēseles pacelšana augstākā plāksnē, tad to var darīt. Ja ne, tad es neatļautu dejot baznīcā. Tā kā sakrālo muziku mēs dzirdam Baha, korāļus un tā tālāk baznīcā, tāpat sakrālā deja arī iedarās baznīcas dievkalpojumā. Tātad deja tāda man personīgi ir sakrāla, un arī uz skatuves, ja dejoju, es neatzīstu, eksistē daudz dažādas izteiksmes dejā, no vissakrālākā līdz visvulgārākam, bet man personīgi deja ir kaut kas augstāks. Ja tā deja, ja mana deja var palīdzēt cilvēkiem domāt augstākas, skaidrākas domas, un viņus pacelt uz augstākas plāksnes, tā sakot, tad es esmu izdarījis savu darbu. Ja ne, tad man ļoti žēl. Bet es tā ceru, ka tas tā notiek ar mani deju. Tā kā man dejas māksla ir kaut kas augsts un svets. Un man jāiet atpakaļ pie tā, ko es teicu sākumā, jo kustība ir pašas dzīvības izteiksme. Un dzīvība kā tāda ir sveta. Vai ne? Iedomājieties, cik daudz sēklu aiziet zudumā dabā un netop. Mēs esam tapuši. Tas jau pats par sevi viena liela privilēģija piedzimt un dzīvot dzīvi. Vai ne? Vai tā nav? Jā, ja ne. Tas ir ļoti svarīgi to atzīt un par to, kā mēs padomājam. Jo mums ir dota liela priekšrocība, privilēģija dzīvot šo dzīvi. Mēs esam tiešām ienākuši pasaulē un to tagad piedzīvojam. Un tas viss ir mūsu rokās, ko darām ar šo dzīvi. Redziet, es esmu, tā kā jūs varbūt zinat no avīzēm, žurnāliem un televīzijas, man ir 92 gadi. Plus puse. Jau ar vienu kāju 93. Un tā kā man šie gadi, tad es esmu
piedzīvojusi diezgan daudz. Esmu izgājis cauri karam, zinu, ko karš nozīmē, zinu, ko bats nozīmē, ka nav ko ēst. Tas bija mana studija laikā, es studēju viņu. Es zinu, ko nozīmē dzīvot ar bailēm. Man nebija bailes mirt, bet man bija bailes gan kļūt par invalīdu, kā dejotāju. Jo tad, zināms, viss tas darba lauks sašāviņā tos, ja vispār tāds būtu. Bet visam tam es esmu izgājusi cauri. Mani apraka zem sabumbotas lielas mājas un pagrabā, un kamēr mani izšķiplēja ārā. Un tomēr izšķiplēja ārā, jo man bija jādzīvo un kaut kas tomēr šī dzīvē laikam jādara. Te nu es esmu jums skatos acīs izšķiplēta. Jā, tas arī svarīgi. Ir svarīgi piedzīvot visu, kas nu nāk mums te. Un karš ir viena no visbriesmīgākām lietām, jo karā jūs varat saskatīt cilvēkā to labāko un to sliktāko. Abas puses strādā ļoti izteikti un intensīvi. Tas cilvēks, kas ir jauns, tas būs vēl jaunāks, un viņš izmanto šo situāciju. Kā ir karš. Bet cilvēks, kas ir labs, pamatā, tas būs vēl labāks un vēl iejūtīgāks pret otru. Ļoti interesanti. Tā abas puses kļūst ļoti intensīvas. Un tie mani tādi novērojumi kara laikā. Un tā kā es jau teicu, ka tik ilgi nodzīvo, pēc tam es esmu 5 gadus jaunāka par Latviju. Iedomājieties. Pirmā Latvija, brīvā neatkarīga Latvija, 18. gadā, es 23. Tā, dzīvē, vārds sakot, ir ļoti svarīgi, ko piedzīvo, bet vēl svarīgāki, kā tam, ko piedzīvo, pieiet. Es esmu redzējusi kara laikā, pilnīgas traģēdijas. Daži cilvēki pilnīgi uzdeva visu un nekādu cerību nebija. Viņi visu bija zaudējuši, ko bija sagādājuši dzīvi un tā tālāk. Bet ir jāatzīst, ka materiālais nav visu. Tad citi atkal, tie tika tam pāri ar savu pieeju tam, kas viņiem nāca pretī. Ja tas viss ir atkarīgs no mums, kā mēs skatāmies uz lietām, kas mums pienāk klāt, kā mēs viņu interpretējam, jeb kā lietojam, jeb kā mēs viņu uzskatām, tas noteiks mūsu nostāju dzīvē vispār. Vai tas mūs padarīs par pesimistiem, jeb par optimistiem. Tātad